Premium Optics apgāž mītus. Mēs mēģinam noskaidrot, vai digitāliem tēmēkļiem ir aizķere un vai tos var izmantot dzinēju medībās. Kik Mikro Alpex Lite ar lielu redzeslauku, ļoti viegls, manā skatījumā pēc savas fiziskajām dotībām piemērots dzinēju medībām. Bet vai viņš tiek galā ar datiem, tūlīt paskatīsimies. Nu, kontrols šāviens. Nu ir, vai nav tur? Nu, aizjām apskatīties. Nē, skatīties. Nu ir. Tā doma ir tāda, vai viņam ir tā aizsver vai nav. Jā, nu vai tu vari trāpīt pa skriejošu mērķi. Tas ir, protams, viena lieta ir sava meistarība, bet, nu, ja ir meistarība plus vēl programmatūras kavēšana, tad ir viss slikti. Bet podziņu un skatāmies, kā mums sanāk. Jā, nu, paņēmu bišķi pa daudz uz priekšu. Es jūtu, kad jāspiež lēnāk. Bet, nu, davai vēlreiz. Es vienmēr, kad testēju digitālu optiku, ko es gribu redzēt trāpījumu caur tēmekli. Nu, vismaz es caur ekrānu šeit redzēju. Rainers pēc tam leju pielādēs video un paskatīsies. Nu, uzspied vēlreiz podziņu. Jā, kaut kā gribās visu laiku apsteigt, bet šitie ātrumā nevajag neko apsteigt. Nu, re, ir jau labāk. Un kas vēl viena lieta, ja ir iespēja uzlikt uz gaisens un tāda šautavīte ir. Un šities aizgāja lodē 10. Ejam paskatīties. Jā, skaties, respektīvi kontrols šāviens, nu, bija man piešauts tā kā, praktiski 10. ir, jā. Pirmais šāviens, es vilku priekšā, jo šitāda ātruma šādā distancē to nevajag darīt, bet, nu, labi, kad intuitīvi tu gribi ņemt priekšā, jo dzinēju medībās nekad tāda situācija nebūs. Nevar piefilmēt, vai kur lodīt iegājuši. Tā kā, nu, ko lai saka, nu, ja iet runa pa Alpex Lite no Kik Mikro ražotāja, tas strādā. Un vēl viena lieta, ko var paskatīties, lai pielādīsim video, es laikam paskrējošo šāvu pēdējo reizi pagājušā gadā, ja? Un paskatīties, cik man rokas trīc, vai es apstājos pie šāviena, cik es priekšā ņemu, var sevi panalizēt. Bet, nu, es teikšu, volā, super. Jā, un, protams, ja tev šis video likās noderīgs, un tu apsver Alpex iegādi, Alpex Lite, jaunais modelis Alpex Pro, noteikti to izdari no premiumoptics.lv, lai mēs varam veidot izzinošu video saturu, un tev būtu vieglāk izvēlēties sev vislabāko digitālo tēmekli.